Es gribētu saprast, kā krievi dzīvo šajā, varētu teikt, viņi dzīvo tādā starptelpā. Krievija ļoti aktīvi eksportē pašlaik arī tieši uz Latviju ļoti, ļoti augstvērtīgu kultūru. Arī ļoti mazvērtīgi, tā skaitā. Jā, bet arī tā skaitā ļoti augstvērtīgi. Un tad man interesē, vai latviešu kultūra, teiksim, arī interesē krievus. Es domāju, ka, principā, ja tas piedāvājums būtu arī kaut nedaudz arī tāds, kas uzrunā, kaut nedaudz pateikt. Piemēram, es zinu, ka Nacionālais teātris tagad tur mēģina arī kaut kādas izrādes radīt ar krievu subtitriem, jā. Bet, varbūt tur vajag vēl reklāmu piestrādāt, vai kā es, piemēram, savus vecākus, kas pirms tam gājuši tikai uz krievu teātri, mēģināju sūtīt arī uz Nacionālo teātri. Viņam patika. Tu pieminēji tos krievu subtitrus. Kāpēc visu laiku tie krievu subtitri joprojām ir vajadzīgi? Tu, piemēram, tik labi runā latviski. Kas tur ir pa brēmas tiem, kuriem joprojām vajag subtitrus? Tas būtu arī jautājums, ko es jautātu, ko es gribētu, lai krievi izstāsta. Es domāju, ka tas ir tā problēma, kāpēc ir konkrēti šajā gadījumā. Es pats, piemēram, pārzinu angļu valodu ļoti labi, ja. Te pašā laikā, ja man ir krievu subtitri, varbūt dažreiz man gribas arī palasīt. Man tā vieglāk, ja. Tas neuzrāda to, ka šeit dzīvojoši krievi nepārzina latviešu valodu. Starp citu, arī visi pētījumi uzrāda to, ka cilvēkiem jautā, vai jūs domājat, ka ir jāzina latviešu valodu vai piemēram, formulējums, ka latviešu valoda ir ļoti liela nozīme, un ļoti daudzi krievi, apmēram 70% pat vairāk procentu, vienmēr konsekventi atbild, ka, protams, ka jā. Viņi zina to valodu? Tādu pētījumu es nezinu. Dzīve vienalga mainās, un ja pašlaik kāds saka, ka nevajag, vai viņi negrib zināt, tā, man liekas, ļoti maza margināla grupa, kas varbūt ir skaļāka, un viņi visi dzird, un tāpēc daudziem latviešiem veidojas tāds priekšstats, ka tur krievi negrib kaut ko mācīties valodu. Es domāju, ka tie laiki ir garām, ka tiešām es gribu arī tam ticēt, ka tas vairs tā nav. Tas būtu skaisti, jā. Paklā, Māri, bet es tas būtu skaisti. Sapratu, ka jūs tā ļoti gribētu piekrist, ka tas tā ir ar to valodu. Nē, tomēr nav tik optimistiski. Mēs jau te ar Dmitriju varētu uzbūrt tādu kaut kādu ļoti iluzoru skaistu ainu, cik visi brīnišķīgi, bet tas nebūtu tā īsti godīgi, man liekas. Runa ir par to, lai mūsu sabiedrībā būtu vienota, jā. Un tur ar valodu nav vienīgais elements. Es pilnīgi piekrītu, bet šausmīgi grūti iedomāties tādu vienotu sabiedrību, kur visu laiku tiek tiešām, diemžēl kultivēts vēl joprojām tas mīts, ka ir viena grupa, kas ir it kā saimnieki, un otra grupa, kurai visu laiku jāpakļaujās kaut kādos jautājumos. Un es esmu tu jūties kā tās pakļautās es varbūt vairāk tāds ambiciozs. Es neļautu nevienam tā sevi likt tādās pozīcijas, bet ļoti daudz cilvēku tā jūtas, diemžēl. Runa jau ir par to, es domāju, kāpēc Latvijā ir tā spriedze. Ja? Latvieši nejūtās pietiekami stabili. Ja? Viņiem ir tā kā bailes asimilēties. Viņi izjūto krievu kopienu, kas ir liela. Viņi tad vēl arī atcerās to vēsturisko fonu. Un viņiem ir bailes no rusifikācijas. Latviešiem ir bail no rusifikācijas. Es domāju, ka joprojām ir bail. Jā. Jo man savukārt ir tāds iespējas, ka daudz lielāks draudz, teiksim, latviešu valodai un latviešu kultūrai ir teiksim, tāpat angļu valoda vai vispār iespējas, teiksim, kaut ko darīt rietumos. Un ja es paklausos, kā runā, piemēram, cilvēkam ir 20 gadi, viņam katrs trešais vārds ir vai no angļu, tur tāds fāterīts vai tur šūla vai vēl kaut kās, jā, viņi no krievu valodas ļoti maz. Gan fāteris, gan šūla jā, tas ir vācu valodas, jā. Bet es domāju, ka ļoti bieži viņi runā par kaut kādām... Jā, tas ir žargona jautājums, bet... Nē, bet ir vesels sfēras, kuras nevar normāli apspriest vai nedzird apspriežam bez tādām garām rindām angļu valodā. Jo jaunieši arī vairāk patērē, teiksim, rietumu mēdījus nekā krievu mēdījus, latviešu jaunatne. Redziet, Krievija ir robežvalsts. Līdz ar to tā situācija ir pavisam savādāk. Ja? Angļi netaisās te nedz
apmesties miljonus angļu uz dzīvi. Varbūt nākotnē arī tas Bet būs. tas ir politiskā problēma. Jums šķiet, Diemžēl, lai kā es gribētu no tās izvairīties, ir ļoti grūti no tās izvairīties. Ja? Jo runa ir, tātad būtu jārunā tomēr ne tik daudz par kopīgu valodu burtiskā nozīmē, kā pārnestā nozīmē.